the real deal Latvian language. Simtiem gadu pagāni nav pielūdzuši Dievu garā un patiesībā, kā teikts Jāņa 4:23. Tajā teikts, bet stunda nāk un tagad ir, kad īstie pielūdzēji pielūgs Tēvu garā un patiesībā, jo Tēvs tādus meklē, kas viņu pielūdz. Patiesie pielūdzēji ir patiesi kristieši, un jums ir jāsaprot, ka pašlaik neesat neviens, ne otrs, bet cerams, ka tādi būsiet nākotnē. Notika traģēdija, kas notika ar pagānu kristiešiem un svētajiem, kuri bija garīgi taisnīgi ticīgie. Viņus nogalināja citi tā sauktie ticīgie, kas bija fiziski taisnīgi. Pirms 100 gadu visi sevi sauca par kristiešiem tāpat kā šodien. Īstie kristieši ir vienīgie, kas var sniegt jums patiesību par jauno derību, jo viņos ir patiesības gars. Dievam ir kārtība, Dievs Jēzum un Jēzus mācekļiem. Mācekļiem tika atklāta patiesība un noslēpums. Marka 4:11-12, un viņš tiem sacīja: jums ir dots zināt Dieva valstības noslēpumu, bet tiem, kas ir ārpusē, viss nāk līdzībās 12, lai tie redzot redzētu un neredzētu, un dzirdot dzirdētu un nesaprastu. Lūkas 8:9-10, tad viņa mācekļi jautāja viņam sacīdami, ko šī līdzība nozīmē. 10, un viņš sacīja: jums ir dots zināt Dieva valstības noslēpumus, bet pārējiem tas dots līdzībās, lai redzot neredzētu un dzirdot nesaprastu. Apustuļu darbos 11:26 mācekļi pirmo reizi tika saukti par kristiešiem. Kristieši iziet cauri svētdarīšanas procesam un kļūst par svētajiem. Tātad tieši kristieši un svētie māca ticīgos, tos, kuri nav kristīti ar svēto garu ar patiesības gara izpausmi. Ticīgajiem ir jādzird patiesība no patiesiem kristiešiem vai svētajiem. Romiešiem 8:8, tātad tie, kas ir miesā, nevar patikt Dievam. 1. Korintiešiem 15:44, tas tiek sēts kā dabisks ķermenis, tas tiek uzcelts par garīgu ķermeni. Ir dabiska miesa un ir garīga miesa. Efeziešiem 1:13, uz viņu arī jūs paļāvāties, kad dzirdējāt patiesības vārdu, savas pestīšanas evaņģēliju, uz kuru jūs, ticējuši, esat apzīmogoti ar apsolījumu svēto garu. Lai mācītu patiesību, jums ir jābūt patiesības garam. Tikai patiesos kristiešu un svēto cilvēku vidū ir patiesības gars. Jāņa 16:13, taču, kad viņš, patiesības gars, nāks, viņš jūs vadīs visā patiesībā, jo viņš nerunās pēc sava spēka, bet runās visu, ko dzird, un viņš jums pateiks turpmākās lietas. Dievs parūpēsies par tiem, kas nogalināja patiesos kristiešus un svētos. Es koncentrējos uz to, lai jūs sagatavotos kļūt par svēto. Un pirms jūs varat kļūt par svēto, jums vispirms jākļūst par patiesu kristieti. Patiess kristietis ir piepildīts ar svēto garu un runā citās mēlēs, kā teikts Apustuļu darbos 2:4. Ironiski, ka tie, kas ir iesaistīti patieso kristiešu nogalināšanā, sevi sauc par kristiešiem. Kopš visu patieso kristiešu nogalināšanas pirms 100 gadu nav bijis viena patiesa kristieša. Tas, ka tu sevi sauc par kristieti, nepadara tevi par tādu. Jums jāatbilst Dieva definīcijai jaunajā derībā. Izpratne par traģēdiju, kas notika ar ticīgajiem pagāniem, ir tikai veselā saprāta izmantošana. Tieši fiziski taisnīgie ticīgie gribēja kontrolēt garīgi taisnīgos ticīgos ar naudu, varu un kontroli. Vienīgais veids, kā viņi tos varēja kontrolēt, bija tos nogalināt. Viņi labprātāk nomirtu, nekā mainītu patiesību Dieva vārdā, jo viņos bija patiesības gars. Jāņa 14:17, patiesības gars, ko pasaule nevar uzņemt, jo tā viņu neredz un nepazīst, bet jūs viņu pazīstat, jo viņš mājo pie jums un būs jūsos. Kas notika tālāk, kas ietekmēja ticīgos? Konferencija. Ik viens var dibināt konfesiju, pamatojoties uz savu viedokli. Tāpēc daudzi reliģiju sauc par viedokli. Tas var būt balstīts uz nelielu patiesību vai vispār nav patiesības. Jautājums: kā jūs sagaidāt, ka jebkura konfesija pēc 100 gadu tagad zinās patiesību, kad tā sāka bez patiesības? Tas, ka kāda konfesija ir bijusi apkārt, mācot tās nepatiesos stāstījumus tik tālu, ka tā kļūst par tradīciju, nepadara to patiesu. Neviena konfesija nezināja, ka Mateja 28:19-20 ir kristiešu definīcija, vai arī Jāņa 3:5, Marka 16:16-18, Apustuļu darbi 2:4 vai pat Jāņa 3:16 definē, kas ir kristietis. Katrs no šiem rakstiem runā par Kristus garu, Dieva garu un patiesības garu. Lai arī cik gudrs sevi uzskata par cilvēku, viņš nav spējis aptvert garīgo patiesību Dieva vārdā. 1.
Korintiešiem 2:14, bet dabiskais cilvēks nesaņem to, kas ir no Dieva gara, jo tas viņam ir muļķība, un viņš to nevar zināt, jo tas ir garīgi izšķirts. Mācītājs vai vadītājs, kas stāv draudzes priekšā un sauc sevi par kristieti un draudzi par kristiešiem, nezina jauno derību un nezina, kas ir Dieva valstība. Kāpēc jūs nesalīdzināt sevi ar mācekļiem, kurus sauc par kristiešiem pēc tam, kad viņi bija kristīti ar Svēto garu? Apustuļu darbi 11:26. Viņiem patiesību mācīja Jēzus, viņi saņēma Kristus garu. Jāņa 20:22, viņi saņēma Dieva garu un patiesības garu, kad tika kristīti ar Svēto garu. Apustuļu darbi 2:4 un tev jārunā mēlēs. Marka 16:17. Apustuļu darbi 2:4 saka, un viņi visi tika piepildīti ar Svēto garu un sāka runāt citās valodās, kā gars viņiem deva runāt. Jums ir nepieciešams Kristus gars, Dieva gars un patiesības gars, lai būtu piepildīti ar Svēto garu. Tiem no jums, kas runā mēlēs, tagad ir jāmāca patiesība, pirms jūs varat saņemt patiesības garu. Kāds ticīgais, domādams, ka viņi ir kristietis, teica, ka viņi ir dzimuši šajā konfesijā un ka viņi mirš šajā konfesijā. Tikai tāpēc, ka šī konfesija pastāv jau simtiem gadu, tā ir kļuvusi par tradīciju ar saviem viltus stāstiem. Ticīgajiem ir jāsaprot, ka pēc fiziskas nāves jūs turpināt dzīvot garīgi. Jāņa 5:29 un nāciet ārā tie, kas labu darījuši, dzīvības augšām celšanās un tie, kas ļaunu darījuši, sodīšanas augšām celšanās. Baznīcas mērķis ir likt ticīgajiem kļūt par kristiešiem un svētajiem. Draudze netika dibināta, lai apmierinātu vai liktu draudzes vadītājiem kļūt bagātiem. Mosties! Dzirdi un saņem savā sirdī patiesību Dieva vārdā.